Labdien, mīļie Latvijas cilvēki un aktīvie iedzīvotāji! Šis mums ir īpašs laiks, lemsim par to, kā dzīvosim turpmākos gadus. Es esmu Liena Dreimane, politiskās partijas Platforma 21 valdes locekle, kā arī Rīgas domas vēlēšanas saraksta numuru 15 līderi. Rīgas kandidēšanas stratēģija ir īpaša un vēsturiska. Līdz šim atjaunotās Latvijas vēsturē nebijis fakts sieviešu saraksts. Man ir svarīga Latvijas aktīvo un spēcīgo sieviešu vēstures mantojuma turpināšana. Un es ticu sadarbības spēkam, kā starp paudzēm, tā starp sievietēm un vīriešiem. Mūsuprāt, pašvaldību vēlēšanas ir par saimnieciskumu, par labu pārvaldi un godīgu nodokļu sadali. Tāpēc pašvaldību vēlēšanu kandidātu partijiskā piederība nav tik būtiska. Šogad Platforma 21 sevi pozicionēja kā iespēju jebkuram sabiedriski aktīvam cilvēkam pieteikties vēlēšanām. Un mūsu aicinājumam atsaucās virkne izcilu tautiešu. Pašvaldībās dzīvo un strādā tik daudzi iniciatīvas bagāti, enerģiski un idejiski izcili cilvēki, taču visbiežāk šie cilvēki nevēlās sevi saistīt ar kādu konkrētu politisko partiju. Viena no mūsu partijas šī brīža misijām ir iesaistīt cilvēkus politiskajā procesā. Kā partijas biedrs, kā deputāta kandidātus, kā vēlētājs. Tas ir ļoti valstisks mērķis panākt, ka Latvija nebūtu Eiropas negatīvā līdera ar politisko partiju biedru niecīgo skaitu. Panākt, ka Latvija nav Eiropas līdere ar vēlētājiem aptaujās, kas vēl pēdējā brīdī pirms vēlēšanām nespēja atbildēt, par ko balsot. Latvijā politiķu un varas atrautība no sabiedrības un realitātes ir dramatiska. Tas ir arī iemesls vairumam šodienas problēmu mūsu valstī un pašvaldībās. Mēs, Platforma 21, nevis tikai runājam, bet arī darām. Mēs esam 4. lielākā partija Latvijā, viena no 6 partijām, kuras biedru skaits ir lielāks par 1000 cilvēku. Saskaņā ar uzņēmuma reģistra 2025. gada 1. māja datiem par politisko partiju biedru skaitu mūsu partijā ir reģistrēti 1266 biedri. Mēs turpināsim iesākto, iesaistot partijā un politiskajos procesos ar vien jaunus cilvēkus, biedrus, aktīvistus, gan enerģiskus jauniešus, gan nobriedušus un viedus seniorus. Šīs ir mūsu pirmās pašvaldību vēlēšanas, un mēs sākam ar startēšanu 4 pašvaldībās – Rīgā, Jēkabpilī, Salkrastos un Robežos. Platforma 21 lepojās ar piedāvājumu Jēkabpils novadā, kur šī brīža novada domas priekšsēdētāja vietniekam, bet senāk arī Viesītes mēram Alfonam Žukam ir izdevies vienā sarakstā apvienot gan esošos domas deputātus, gan arī ārstus un uzņēmējus, Salas un Sēlpils pagasta vadītāju, pedagoģis un Sēlijas mantojuma pazinēju Andu Svarāni. Tie ir cilvēki, kas pazīstami ne tikai ar savu ikdienas darbu, bet arī kā Sēlijas un Sēļu idejas nesēji un iedvesmotāji. Daudzsološs un ambiciozs piedāvājums ir Salkrasta novadā, kur Platforma 21 šogad pārstāv vietējais sabiedriskais aktīvists Artūrs Ancāns. Viņa jaunās enerģijas komandas izaicinājums ir mainīt politisko varu, kas Salkrastu novadā valda jau vairāk nekā 20 gadus. Ancāns novadā ir zināms cilvēks. Par viņu liecina līdz šim paveiktie darbi, tāpēc viņa solījumiem par nākotnes plāniem var uzticēties. Savukārt Robežu novadā Platformas 21 piedāvājumu virza vienkāršie cilvēki, tādi, kurus vietējie atpazīst kā darītājus, tādus, kas mazāk runā, bet vairāk dara paši, vienvārds sakot savējie. Mums vēl ir ceļš ejams un darbs, kas padarāms, lai visbeidzot labklājība būtu ik katra cilvēka pamatvērtība. Lai arī seniori savos maciņos sajūt to pārticību, ko piemin šī brīža varas partijas. Lai jaunie cilvēki izvēlas palikt Latvijā un veido ģimenes šeit. Tamdēļ Platforma 21, kā tava izvēle vēlēšanās, ir izvēle par to brīvo Latviju, ko mūsu senči nodibināja, par ko cīnījās un ko vecāki nepazaudēja. Par to Latviju, ko bijām pelnījuši mēs un būs pelnījuši mūsu bērni un mazbērni. Tava izvēle vēlēšanās par Platformu 21 ir par cilvēkiem, jo valsts nesākās no valsts vīriem. Tā sākas no tautas, no vienkāršiem cilvēkiem. Esam aktīvi un dodamies vēlēt. Uzzini vairāk par mums www.platforma21.lv.